Sveiki, draugi! Mani sauc Zintis, es esmu Vējanta Tatuvu salona tetovēšanas meistaris, un šodien es jums pastāstīšu, kas jums ir nepieciešams, lai uzsāktu savu jauno karjeru, proti mantiņas, kas ir jāiegādājās, lai sāktu darbu. Ja jūs tagad uzsākat savu tetovēšanas karjeru, jūs noteikti bieži saskaraties ar dažādiem ieteikumiem vai gariem sarakstiem ar to, kas ir nepieciešams. Patiesībā ir pavisam citādāk. Ir lietas, ko jums vajag iegādāties, un ir daudzas lietas, ko jums varbūt nevajadzētu sākumā tērēt naudu, lai darītu savu darbiņu. Šodien jums pastāstīšu, kas ir nepieciešams iegādāties jums jaunajam meistariņam un vietas, kur jūs varētu iekonomēt. Pirmais un galvenais, protams, ir tetovēšanas mašīnīte. Lai ar mašīnīti strādāt, jums nav obligāti viņai jābūt dārgam aparātam, kura funkcijas jūs tāpat arī varbūt nejutīsiet un neizmantosiet. Droši var iegādāties lētāka tipa mašīnīti, kamēr jūs mācāties strādāt uz mākslīgo ādu. Kā arī var tetovēt arī cilvēku ar viņu. Atšķirību pagaidām jaunais meistariņš jūs nesajutīsiet. Barības bloks, kas nepieciešams. Jums jaunajam meistariņam pietiks ar kaut kādu pamatkomplekta barības bloku, ko pieslēgt savai mašīnītei. Ja pirkt viņu dārgu lielu aparātu, tur ir dažādas funkcijas, tā kā kompjuterā, tur tas un šitais viss kaut kas, es domāju, kamēr mēs mācāmies, tas pilnīgi ir lieki. Tā ka varam iegādāties barības bloku, kas ir lētāks, ērtāks. Tātad par kārtridžiem, proti adatiņām. Uz šīm te gan nevajadzētu ekonomēt. Ir jāizvēlās labi brendi, jo adatiņas būs noteikti kvalitatīvas, lai pat, kad mācāties uz mākslīgās ādas strādāt, lai jūsu rezultāts tomēr jau būtu pieslīpēts. Viens no galvenajiem izarmateriāliem jaunajam meistariņam būs mākslīgā āda, uz kuras vajadzētu ilgāku laiku pavadīt praktizējoties pirms sāk strādāt ar klientu. Tagad jums parādīšu izēju materiālus, kas nepieciešams tev startam meistariņam, lai uzsāktu darbiņu. Proti adatiņa, mākslīgā āda. Tā būs plēve, kurā ietīt savu mašīnīti, vadus un visu apkārt. Tetovēšanas krāsa, līme, kas pārkopēs zīmējumu uz ķermeni, papīrs, uz kura mēs zīmēsim. Protams, darbs ar cimdiem, vazelīns un trauciņi, kuros ieliesim krāsu. Ja? Tie ir tādi pamat nepieciešamās lietiņas tev jaunajam meistaram, kā uzsākt darbiņu. Tātad, un ko jums nevajadzētu iegādāties jaunajiem meistariņiem, ir vairākas tetovēšanas mašīnītes, ar ko varētu strādāt. Tāpēc, ka jums pagaidām pietiks ar vienu. Daudz nedažādas krāsas, lielu paleti, tas ir iesaldēts tavs budžets. Un pilnīgi visas adatas, visu kalibru adatiņas, tā kā jūs iegādāsieties, jūs viņas stāvēs plauktā ilgi un dikti iesaldēsiet savu budžetu. Tā arī vēlamies pateikt, ka mums studijā ir iespēja iegādāties tetovēšanas boksu, kur jums jaunajam meistariņam nebūs jādomā, vai esat aizmirsis vai nē kaut kādu no lietām, kas nepieciešama priekš tetovēšanas. Tātad sazināties ar mums un mēs jums noteikti palīdzēsim. Tātad šodien mēs aprunājamies un tagad saprotam, ka daudzi kļūdās no tā, ka ir jāiegādājās, varbūt ir dārgas mašīnītes, dārgas iekārtas, dārgas lietas, lai varētu uzsākt darbiņu, bet patiesībā, kā jūs redzat, viss ir daudz vienkāršāk un nedaudz piezemētāk. Visiem mums ir iespēja uzsākt ko jaunu. Labs meistars nav tas, kam ir dārga tatuvu mašīnīte, bet kam ir disciplīna, režīms un darba spēks. Ja tu sapņo kļūt par tetovēšanas meistaru, droši sazinies ar mūsu tetovēšanas studijām, mēs jums parādīsim un visu iemācīsim. Gaidīsim!